Pirms pirmās bērnu zobu higienas bērnu vajadzētu noskaņot pozitīvi, sagatavot bērnu. Piemēram, bērnam izstāstīt, ka zobu higienas process nav sāpīgs, ka zobiņi pēc procedūras būs baltāki, veselīgāki un arī būs garšīgi vitamīnu uz zobiņiem. Bērnam pirms higienas apmeklējumu noteikti nevajadzētu teikt, tev neko nedarīs vai tikai apskatīsies, kā arī bērnam neieteiktu piesolīt lielas dārgas dāvanas, jo nākotnē tas tikai mazāk motivēs bērnu, jo higienista apmeklējums tā ir pašsaprotama lieta, un bērnam tas jau jāsāk mācīties no maziem gadiem. Pirmā bērna zoba higiēna, ja tas ir mazāks bērniņš, piemēram, 2 gadi, tad sākumā mēs apskatāmies zobiņus, iepazīstinam bērnu ar kabinetu, parādam instrumentus, ko mēs izmantojam, birstītes, pastiņas, vitamīnus, izstāstam bērnam visu procesu. Bērns var sēdēt vecākiem klēpī, ja tas ir mazs bērniņš, bet tas ir lielāks, tad, protams, vecākam labāk sēdēt jau viņam pašam krēslā un būt jau pastāvīgam. Procedūrā ietilpsta mutes dobuma apskate, zobiņu apskate, tad mēs pulējam ar garšīgu pastiņu. Tālāk mēs uzliekam, ja nepieciešams, tad arī izdiegojam un uzliekam vitamīnus, jeb fluorīdu aplikāciju. Zobu higienistu bērnam jāapmeklē 1 reizi gadā, izņemot 7, 11 un 12 gadu vecumā, ja higienists nav norādījis citādāk. Sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu Zobārstniecības klīnika Denta zobu higiēnu bērniem veids bez maksas līdz 18 gadu vecumam. 7, 11, 12 gadu vecumā bērnam ir maiņas sakotdienas, tad higiēnu jāveic 2 reizes gadā. Esiet bērna paraugs. Bērni daudz vairāk mācās no tā, ko darām, nevis no tā, ko sakām. Tīriet zobus kopā ar bērniem.